Labdien! Es esmu Elses Sija Ekers Stividors LP pārstāvis Jānis Lanka, un šī ir B kategorijas atļaujas grozījuma video prezentācija. Elses Sija Ekers Stividors LP ir viens no lielākajiem Liepājas ostas uzņēmumiem, kur attīstībā katru gadu tiek ieguldīti nozīmīgi līdzekļi, un kas ir viens no būtiskākajiem Liepājas nodokļu maksātājiem. Uzņēmuma atļaujas grozījumu pieprasīt izmaiņām piesārņojošā darbībā, kas saistīta ar jaunu produktu ražošanu, ogļu briketēm. Dokumentu atļaujas saņemšanai iesniegt Kurzemes reģionālajai vides pārvaldei, lai arī iepriekš veikts ietekmes uz vidi sākotnējs izvērtējums, pēc kuras valsts vides dienests secināja, ka darbība nav ar būtisku ietekmi uz vidi, B kategorijas atļaujas procedūrā valsts vides dienests izvirzīja prasību organizēt sabiedrisko apspriešanu. Sabiedriskā apspriešana tiek organizēta Ministra kabineta noteikuma 1082 paredzētajā kārtībā, kā arī ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 20. panta prasības par sabiedrisko apspriešanu neklātienes formā. Objekta atrašanās vieta. Uzņēmuma faktiskā adrese Brīvostas piestātnes numur 42 līdz 45, Brīvostas iela 20, 22, 24, 26, 28, 30 Liepāja. Uzņēmums atrodas ostas termināla un ražošanas teritorijā Brīvostas dienvidu pusē. Saskaņā ar Liepājas pilsētas teritorijas plānojumu uzņēmuma darbība atbilst atļautajam zemes izmantošanas veidam. Šeit jūs redzat objekta atrašanās vietu kartē. Objekta darbība. Uzņēmuma pamatfunkcijas ir kravu pieņemšana, glabāšana un pārkraušana. Šim nolūkam kalpo 42. līdz 45. piestātnē esošās noliktavas, tehniskais aprīkojums un pārkraušanas laukumi. Kravas tiek atvests un aizvests ar kuģiem, dzelzceļu un autotransportu. Objektam izsniegt B kategorijas piesārņojošas darbības atļauja, kas ir derīga visu iekārtas darbības laiku. Atļauju un tās grozījumus var skatīt valsts vides dienesta mājaslapā, sadaļā izsniegtās atļaujas un licences. Ogļu briketēšana. Ogļu briketēšana plānots veikt noliktavā. Plānotā ražošanas jauda briketes līdz 67 584 tonnām gadā. Ogles uzņēmumam tiek piegādāts ar dzelzceļa vagoniem, kur tās tiek izkrautas un uzglabātas uzglabāšanas laukumos. Putekļu samazinājumam ogļu kaudzes tiek laistīts. No uzglabāšanas zonas ar frontālo iekrāvēju akmeņogles tiek padots uz noliktavu un iebērts ogļu bunkurā. Ogļu putekļi no iebēršanas bunkurā un tālākas padošanas uz lences konvejeru neveidosies vai būs maznozīmīgi, jo ogles ir mitrs un mitruma daudzums ir robežās no 18 līdz 20%. Ogles tālāk no bunkura ar lenču transportieru tiek padots uz skrūvi konvejeru, kurā tiek pievienoti tādi komponenti kā ūdens, cietinātājs, sveķi un kaļķis. Pēc tam ogļu un pievienoto komponentu maisījums nonāk maisītājā, kurā ogļu maisījumam pievieno guāru. Pēc maisījuma masas tiek padot uz ruļu presi, kur tiek briketētas ogles. Komponentu pievienošanas, maisīšanas un ruļu preses darbības rezultātā putekļu emisijas neveidosies, jo ogļu maisījumam ir plastiska struktūra un tā ir mitra. No preses gatavās briketes nokrīt uz lences konvejeru, kur gatavā briketes lenču transportieris izklājas darbnīcas grīdas vienmērīgā slānī. Briketes uz grīdas atrodas 24 stundas. Pēc sacietēšanas frontālais iekrāvējs tās savāc un aizved uz glabāšanas zonu, kur tās tiek uzglabātas, līdz tiek savāktas kuģa iekraušanai nepieciešamais tilpums, pēc kura to ar ostas celtni iekrāja kuģī. Gatavās briketes netiek iepakotas. Balstoties uz to, ka ogles būs ar paaugstinātu mitruma sastāvu un ražošana notiks noliktavā, emisijas uzskatāmas par nebūtiskām. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 06.01.2021. pulksten 17.00, rīkojot tiešsaistes videokonferenci. Sanāksmes laikā tiks sniegta prezentācija par plānotajām izmaiņām objekta darbībām. Sabiedriskās apspriešanas sanāksmē būs iespēja piedalīties iepriekš piesakoties pa e-pastu info@vidgeoservice.lv. Links uz sanāksmi tiks izsūtīts individuāli. Sabiedrība iepazīties ar iesniegumu un tam pievienotajiem dokumentiem, kā arī uzdot jautājumus par objektu darbību var rakstot uz e-pastu
info@vidgeoservice.lv. Paldies par uzmanību!